piemēram, mēs teikt tā, ka tie čekas maisi neko nenozīmē, tur jau nav tie galvenie, lielie čekisti iekšā, tur jau Maskavā viss ir. Nu, kas par muļķībām? Tie lielie čekas vadītāji, tie visi ir zināmi, ja? Tie Rīgā iet, tur ir Edmunds Johansons, tur ir Trubiņš un tā tālāk, vai ne, un citu, un tie Krievari. Visi ir zināmi, lielie, ja? Tālāk tās vidējais posms, jo viss, kas organizē tās lietas, te jāievēro, ka bez tiem sīkiem aģentiem, tiem stukačiem, ja, čeki nevarīga. Uz tiem jau viss balstās, uz šitiem sīkiem ziņu pienesējiem. Tie jau ir tas pamats visai organizācijai, vai ne tā? Tātad, ja var dabūt stukaču, lai viņš dod informāciju, lai viņš atzīst, ja? Tad viņš var norādīt, kam viņš ir devis tālāk to informāciju, kas to izvērtē. Tā var ķerties klāt pie nākošā posma. Mums nav vajadzīgi nekādi Maskavas maisi, kas Maskavā aizvest. Mēs varam noārdīt visu to čekas būšanu paši Latvijā ar saviem līdzekļiem. Tikai vajag dabūt, lai tie panāk tādu situāciju, ka viņi nāk un nodod informāciju par savu darbu, ja? Par to, kas darīts, nožēlo līdz ar to, vai nesaņem piedošanu. Mums nav vajadzīgi nekādi sārti, raganu sārti. Neviens viņus negrib nekaut, nekārt, bet lai viņi palīdz nojaukt čekas tīklu un atbrīvot cilvēkus no Maskavas kalpības. Ja? Es nešaubos šodien, kad ir cilvēki, kurus Maskava var diriģēt, tāpēc, ka viņiem asti ir piesieti. Ja? Līdz šai dienai nav notikusi norēķināšanās ar pagātni. Ja? Es gribētu parafrazēt Feliksu Cielēnu, viņš teikt, dāmas un kungi, kā jūs gribiet uzcelt jaunu valsts?